Vasaras klausītāji, šī ir jau 3. raidieraksta Kā sargāt epizode. Šodien runāsim par to, kādu lomu mākslinieki ieņem valsts aizsardzībā. Rakstnieki, aktieri un citu radošo profesiju pārstāvji ir tie, kuri ar saviem darbiem spēj radīt telpu, kurā mēs domājam un jūtam. Atrodam atbildes uz vissarežģītākajiem jautājumiem. Krīzes un pat kara laikā viņi var būt balsis, kas stiprina un vieno. Tas arī katru dienu tiek pierādīts Ukrainas gadījumā. Es esmu raidījuma vadītāja Anželika Litvinoviča un esmu uzaicinājusi 3 māksliniekus, lai diskutētu un meklētu atbildes. Kopā ar mums šodien ir Ligija Purinaša, Vasali, dzejniece un publiciste Vasala. Mums pievienojās arī Daugavpils teātra aktrise Kristīna Veinšteine, Lobadīna. Vasaļi. Klāt ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs, starpdisciplinārs mākslinieks Kristaps Ansāns, kas darbojas globāli, taču saknes nāk no Latgales. Sveicināts! Labdien! Jāpiebilst, ka šī saruna ir iespējama pateicoties aizsardzības ministrijas atbalstam. Vēlos sākt ar kopīgu jautājumu jums visiem. Tas ir diezgan plašs, un te varētu būt pat iespēja pafilozofēt, saprast, kāds ir virziens, kurā mēs domājam. Kā jūs vispār redzat savu darbu valsts aizsardzības kontekstā? Cik tas ir nozīmīgs un vai redzat potenciālu, ka nozīme varētu vēl vairāk pieaugt? Ligija? Es domāju, ka rakstītīs vārds vispār tāda ļoti eipaša kategorija, un es domāju, ka katra grāmata arī manā gadījumā ir kaut kāds tāds signāls par tām problēmām, kas mēs būtu jārisina, un man visnotaļ patīk rakstīt par problēmām un tos aktualizēt. Un es domāju, ka tas arī māksliniekam ir tas galvenais. Mēs jau nav jārisina problēmas, mēs jau ir jāpastosta par jām. Krista? Jā, šis ir ļoti interesants jautājums. Mēs 19. jūnijā kopā ar biedrību Modlab Ļevonos taisījām pasaukumu. Un šo pasaukumu ietvaros mums bija vēstule no rakstnieka un kuratora iepriekš no Pinčuka centra, kurš pašlaik ir aktīvajā dienestā Ukrainas robežsardzē. Un tie vēstule, ko nolasīja Katrīna Zezenskija no Mūsu magazina redaktorē no Pūlijas, iezīmē ļoti svarīgu lietu. Protams, ka tajā vēstulē bija ļoti daudz cilvēka podzīvojumu, kurš nāk no valsts, kuru plūsa karš, kurš pats ir aktīvajā dienestā, bet tur bija viena ļoti būtiska frāze, kas teica, ka mēs grib padarīt par bezsajainiem, mēs grib padarīt par buferzonu, mēs grib padarīt par todiem, kuriem nav sejas, un es nevaru pašlaik citēt vārds vārdā, bet tas ļoti mani aizķēra, jo mēs neesam bezsajaini, mēs neesam buferzona. Un man liekas, ka tieši māksla un kultūra ir tas, kas paroda, koda ir mūsu seja, un kas mēs esam ne tikai viens pret otru, bet arī kaut kādā plašākā mērogā. Lai tam turēt savu seju un parodēt, ka, ja mums ir, es domāju, ka tā ir ļoti liela nozīme. Kristīna? Verūtīs taidim no 2 aspektiem, piemēram, ja joīt armejā vai karā, protams, manas profesijas porstovi varētu izveidot atbalsta jūgdaru pulku, kas uzmundrinotu cilvēkus, kam būtu šoīt dziļokos un lielokos kaujos. Tas ir tā no humora puses, bet no otras puses man liekas, ka mākslinieks vispār leidzīgi, ka prīsteram gribētu pastiet, ir dvieseļu orsts. Jis palīdz tiem cilvēkiem, kas ir tamā pusī, vairāk nakai moš medicīna. Par to, ka mēs spējam runot, mēs spējam rakstiet, mēs spējam spieļot, mēs spējam zeimiet visaku. Mēs varam mudinot tū cilvēku arī atsaklotīs sev. Ja pasauļam, leidz ar tū nest lielāku arī lobumu, kaujas laukā, nezinu, jebkur. Es priecājos, ka mākslinieki aizvien biežāk iesaistās arī tā kā brīvprātīgi īt armijā. Ir tī īspējas, piemēram, es arī pašās apsvārus tā kā tū īspēju izmantot, bet, diemžēl, mums darba laiks naļaun tā izmantot par to, ka tur ir mēnesis laikam, tā kā tu dzēvojīs pa tom kazarmom ir kaut ko darbojas. Bet es labprot, piemēram, prīcotos, ja Latvijas armija izmantotu, nezinu, moseņu pulku. Es arī labprot tādā īsastotos.
Kas to zina, es varētu apgūt kaut ko, ja būt arī nūderēga tad, ja kaut kas soksīs, ja nāsū tikai karā, bet, nezinu, lej tavu šausmīgus problemus vai kaut kas cits notiktu, tai. Jūs katrs nākat no savas vietas Latgalē, jūs katrs pārstāvat savu specifisko jomu, jums ir dažāda pieredze, tādēļ es noteikti vēlos, lai mēs šo jautājumu vēl dziļāk pārunātu, skatoties no katra jūsu jomas skatu punktu, un Ligija, jūs esat dzejniece, publiciste, kas savas domas un idejas lielākoties pavēstā ar vārdiem, kā jūs teicāt, ka vārdam ir milzīgs spēks, un jūsu darbus caurvīt arī feministiskais skatījums un spēks, un jūs arī esat pievērsusies ukraiņu rakstniecēm, arī rakstot recenzijas par šo autoru darbiem. Kā tas viss ir izveidojis jūsu izpratni par valsts aizsardzību, un vai kopumā ir pamainījis to, kā jūs redzat savu kā rakstnieces misiju varbūt? Es domāju, ka zemes sokās tie, kur sokās valoda, tad Latvijā sokās mūsim Latgalā tī, kur skaņ latgalīšu valoda. Tas ir pats būtiskākais. Latgalīši ir Latgals latvieši, un ir ļoti svarīgi, lai mēs, neatkarīgi no to, vai mēs atceramies Līpojā, Valmīrā vai Reigā, lai mēs nevienā brīdī neaizmirstu, ka Latgala ir Latvija. Un es to cenšos aktualizēt, un es cenšos par to runāt arī domājot par Ukrainu, par to, ka Māra Poļakova ir ļoti spiecīgi un atklāti pasciesi, ka mēs, lasot ukraiņu literatūru, mēs varam labāk arī saprast sevi. Par to, ka viņi ļoti labi paroda to kolonizāciju, to imperialismu, kas nok no Krīvejas jau godu simtim ilgi. Un jo vairāk es par to domāju, jo vairāk es saprotu, cik ļoti maz mēs par to zinām savā viesturī, savā Latgales viesturī un Latvijas viesturī. Un man liekas, tas ir tas būtiskākais. Un varbūt arī drusciem papildināt to, ko Kristīna sacīja par to, kā mēs varam palīdzēt. Kultūra un māksla, ja dot dzīves jāgu tī, kur cilvēkiem vairs nav spēka cīņāties. Un viena līta ir medicīna, otra ir tas garīgīs un tas tāds, tas uzmundrinājums jāga turpinot dzīvot un cīņāties. Par to es arī ļoti bieži domāju, ka aizsardzība un māksla tas nav viens pret otru, tas ir komandas darbs un varbūt nevajag nodaļāt armiju un māksliniekus. Mēs vienkārši esam katrs savā vietā, mēs darām katrs savu darbu, ja darām to, ko mēs mokam vislabāk. Es atļaušos bišķi nepiekrist par to, ka vīta sokās ar valodu tikai vai tu zemi. Ja godīgi, man liekas, tas, ko Latgalē pietraukst, ir cilvēku, kuri sevi šeit var atrast no Kurzemes, cilvēki, kuri sevi var atrast šeit no Lietuvas, no Igaunijas, no Eiropas Savienības, ārpus Eiropas Savienības. Mums pietrauks cilvēku, mēs esam izdzīvojuši. Latgalīšu valoda un kultūra ir izdzīvojusi 1000 gadu. Joprojām ir dzīva. Tam pierādījums ir tas, ka mēs šeit runājam šovakar vai šodien latgalīšu valodā, bet mēs nedrīkstam izveidot politiku, kura izolē vai kura atstumj vai kaut kādā veidā tīši padarīja to statusu kaut kādu tik ļoti specifisku, ka mēs neielaižam iekšā citu kultūru. Mums ir maz cilvēku, es ar to saskaros katru dienu, cilvēku resursus Latgalis, es vienkārši aizplaustu uz citam vītam. Tad kādā veidā mēs varam radīt vidi īpazīstinot pasauli, ja mēs savā ziņā neinternacionalizējam vidi, mēs jau nerodam pieejamāku. Cik daudz cilvēku zina otru valodu, kādu no Eiropas Savienības valodām Latgalē? Kas ir lielākais problēma turismā vai tajā pašā kultūrā un tam līdzīgi, lai mēs veidotu lielāku cilvēku plēsmu, lai mēs īpazīstinot ar savu kultūru. Ja mēs nevaram kaut ko būt atvārtokie, cik daudz mēs spējam nokomunicēt par to, kas ir mūsu kultūra, īpazīstinot un uzaicinot gan cīmos, gan apmaiņā, gan parodot to, ka šeit vide ir lieliska daba, ir interesanti cilvēki, ir interesantas platformas, uz kuras mēs varam sadarboties un strādāt. Jo savā veidā, tas latgaliskais ir svarīgs.
Bet pat rusifikācija vai visas impērijas, kas ir šeit skrējuši pori, jos nav spējuši iznīcināt. Te tam, ka tas ir sava veidā tas mantojums, ko mēs nododam no ģimenes. Ģimenē runājot, rakstot un darot lietas. Bet man liekas, ka mēs ļoti mums pievēršam uzmanības, ka esnībā mums būtu jāpaliek ar vien atvārtokiem. Mēs šodien ar vēl 2 māksliniekiem izbraucam pierobežu. Un es to daru jau šogad, man liekas, 5. reizi, gan cīmeņiem no ārpus Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienības, jo te ir visas Eiropas robeža. Te nav tikai Latvijas austrumu robeža, te ir visas Eiropas robeža. Un te sajauta braucot par robežu, ka tiešām tur ir kaut ko beigas. Dažādos aspektos. Tad man liekas, ka ļoti liels uzsvars tīši drošības stiprināšanā ir spēt piesaistīt un atsevērt un nesabeidēt no citu valstu iedzīvotājiem, no citu valstu angļu valodā runājušiem cilvēkiem, kas grib atbraukt cīmos un tam līdzīgi. Joprojām ir ļoti liela robeža. Jo mēs kaut kādā veidā veidojam tādu noslēgtu komunu vai sabiedrību. Arī atkarībā pret porējiem novadiem, kas ir Latvijā. Es gribētu varbūt pakomentēt. Redz, ka ir tos attiecības starp latgalīšiem un pornovadniekiem, jos ir diezgan problemātiskas. Un latgalīši vispār, ja mēs skatāmies arī, un tas, ko es esmu dzirdējuši no kolēģiem ārzemēs, tostarp arī no Eiropas porstāviem, ka latgalīši salīdzinot ar porējiem pornovadniekiem ir gana komunikabli, sirsnīgi, viņiem pateik uzņemt vīsus, ka mēs esam tādi tikai dienvidnīki Latvijas. Un par to man tava ideja ir ļoti interesanta un es īsti varbūt nepīkrētu, ka mēs esam tādi ļoti noslēgti par to, ka mēs esam diezgan atvārti. Jautājums ir, par ko tas tā kā nastrodoja iz pornovadniekiem. Varbūt, ka tas tiešām nastrodoja tikai iz pornovadniekiem, varbūt, ka tas strodoja iz ārzemniekiem. Es nezinu. Es vienkārši gribēju vairāk tā kā par valodu parunot. Es pīkrētu Ligijas izpaustajām, ka zeme socās no valodas. Par ko? Labi, Angļi atbrauks, bet jūs ir pilna pasaule, ja angļu valoda neiznēks. Bet ja Angļi sabrauks te lielā daudzumā, tūmēr pasties, mēs vairāk runāsim tikai angliski, nacīniesim tū valodu, kas ite ir, izmiersim, jebkurā gadījumā. Vat jūs, piemēram, sakat, ka piemērs par to, ka padūmju varai viss, cik jaunīši tagad runāja latgaliski? Vai mūsu skolā ir latgalīšu valoda? Nav neko. Es domāju, paies 2 paaudzis, ja viss beigsies, tas prīks. Paļdis Dievam, mums ir rakstnīki, kas var rakstā latgalīšu valodā. Es poša par sevi varu pasciet. Man ir 2 bārņi. Nīviens no viņiem narunāja latgalīšu valodā. Meita tikai tagad saka, te ir interesanta forša doma, ka es varētu runāt latgaliski par to, ka te ir pasaules vecāko valoda. Jaunīši nerunāju. Es nezinu, Riezekņī esat īvērauši pa īlu, mīti čista latgalīšu valodā runāju. Jaunīši. Daugupilī es taidu nāsu pamanījis. Mozūs mīsteņūs, jā, tur vēl godās. Bet arī, ja īt pa īlu, vairo kaut kā tūmār literārajā valodā komunicēja. Labi, ja literārajā valodā. Labi, jā. Par to, ka šobrīd arī angļu valoda ir ļoti liels tas uzsvars. Es varbūt no savas puses atkal gribētu piebilst par to, ka latgaliešu valoda ļoti labi integrējās mazāk lītotu valodu saimē. Man bija tas gūts majā jūņī padzēvot ar 13 citiem rakstniekiem, 5 no kuriem bija valsts literatūras porstovi. Un mēs gan daudz runājam par to, ka ļoti grūts tas identitātes smagums, ja tev ir 2 dzimtos valodas latgaliešu valoda un ja tev ir latviešu literāro valoda kā dzimto. Un tad tev baigi ir jodomā, tamā breidī, kurā tu valodā runāji. Un kurā breidī, kurā valodā tev ir jorunāja. Un tieši tas pats, par ko mēs runājam šobrīd, tieši par to runāja arī Lielo valsīšu saime. Tāpat drusku atšķirīgāka situācija ir varbūt ar gēlu, tā kā īru valodu un brītu valodu, kur vispār īri arī tā kā ļoti liela nācija, bet viņi nerunāja savā īru valodā, viņi mocās jau no jauna. Un arī tos attiecības starp to dzimto valodu, to mazo valodu un to lielu, kas tā kā tev arī ir te
valoda, tas ir ļoti sarežģīts attiecības. Mēs vispār esam diezgan sarežģīts reģions. Našvaks, ļoti interesants, ļoti sarežģīts. Bet es piekrītu par to, ka mēs varētu vēl vairāk atsavērtīs arī ārzemniekiem, bet cīnīt arī to, kas mūsim ir. Man liekas, ka jautājums neiet par necīnēšanu. Man liekas, ka mēs pašlaik ejam ļoti daudzos jautājumus, mēs pazaudējam stratēģiju. Mums nevajag, lai iebruktu svešs karaspēks. Ja mēs turpināsim tādā pašā garā pēc 10-20 gadiem, tas būs Latgaļa varēs kļūt par atpiltnīku punktu pie poras ezeriem un upēm. Dēļ tam, ka cilvēki aizplās prom. Jautājums ir tāds, ka mēs nespējam paši radīt darba vīta. Darba vīta nozīmē, ka ir mojūklis, darba vīta ir ģimene, kas spēja radīt to loku un attīstīt. Mēs paši to nespējam. Mēs to redzam. Mūsu demografisko situācija ir katastrofiskā. Mūsu intelektuālās kapacitātes reģionā ir diezgan katastrofisks, dēļ tam, ka jaunie cilvēki daudzi pat neapsastoja Reigā. Daudzi aizbrauc studēt uz ārvalstīm. Un tad ir jābūt, kas ir tos lītis, kas mēs šitā salīja kopā. Un pie pašreizējos situācijas, kad tiek minēts par to, ka ja kaut kas notiks, jau kaut kas notiek. Mēs pašlaik esam reālā hibrīda kara stāvoklī ar ļoti lielu valsti, un tie ir milzīga problēma. Tie ir milzīga problēma un jautājums, ko mēs tagad varam izdarīt. Jautājums, ka mēs tagad sadalēsim, kurš kodā valodā runāja, tagad vienīgais jautājums. Vai tu esi ar šo valsti, vai tu neesi ar šo valsti? Vienalga. Lai kods būtu mantojums, Latgaļā arī katram cilvēkam, zinot, kodas plēsmas šeit ir bijušies, mums ir kultūrvēstiskais mantojums, gan no ebreju, gan pūļu, lītuvīšu, baltkrīvu, un to tolok, un to tolok, un to tolok. Katras ģimenes lielākā vai mazākā plūsmā mēs atrasim. Daļai tagad kods, kurā valodā runāja, mēs visi esam latvīši, mēs visi esam latgalīši. Un tas ir pirmais jautājums, jo mēs pašlaik esam kara stāvoklī. Un ja kods vēl par to šaubos, tad aizbrauciet ar robežsargiem parunājot, kāda ir situācija un kādas ir sajūtas tur. Drīzāk ir jautājums, kādā veidā mēs spējam parodēt, ka mēs esam pārliecināti un lepni par tom vēsturiskajam un kultūra mantojuma lītam, ko mēs nesam sev līdzi. Un baidēties no to, ka mēs kāds izdzēs, pat, ko es teicu, rusifikācija, kad skolos tika aizlikts runāt gan latvīšu, gan latgalīšu valodā. Pat to mēs esam izdzēvojuši cauri. Un es nepiekrītu par to, ka latgalīšu valodā jāiziet. Mūsu bērni runāja latgalīšu valodā, un es sātā ar vecākiem runāju tikai latgalīšu valodā. Tas ir drīzāk tāds mantojums, ko tu porņem, jo es aizgoju uz skolu, un es runāju latgalīšu valodā, un tad es saprotu, ka tomēr tur ir atšķirība, kad skolotāja roda attālā vušku, tad te nav vuška, bet te ir raita literārajā valodā. Un pašlaik, man liekas, ir tik ļoti jodomāji, stratēģiski, kādā veidā mēs pirmkārt viens otram varam palīdzēt. Kādā veidā mēs varam sasaistīt pašvaldības ar NVO, ar vēl uz kaut kādam lītam un justīs pārliecinoti par to, kas mēs esam. Nav slēptīs un baidētīs par to, ka mēs esam. Man šķiet, ka mēs visi, kas esam diskusijā, piekrītam, ka mēs neslēpjamies un mēs vēlamies kaut kā... es ticu, ka mums nav nekādas tādas pretrunas tajā, ko mēs uzskatām par tādu, varbūt, stratēģiju, tur ir kaut kādas nianses, bet tomēr, varbūt es vēlētos tomēr, lai mēs paspējam iziet cauri katra no jūsu jomām, jo tomēr man šķiet ir ļoti interesanti, kā katrs nozares pārstāvis atšķirīgi skatās šiem jautājumiem, varbūt arī nekoncentrēties tikai uz, piemēram, valodas jautājumu, lai arī es ļoti labi apzinos un saprotu, ka, protams, identitātes jautājums ir arī tas, ko mākslinieki vispār savos darbos ļoti bieži apcer un reflektē par to. Bet
Kristap, atgriežoties pie jums, lai arī nedaudz iedot kontekstu mūsu klausītājiem, jūs ar savu mākslu esat skāris arī politiskas tēmas, protams. Viens no piemēriem ir tā sauktā dāvana Krievijas vēstniecībai Londonā, instalācija, ar kuru tiek nosodīts Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, un jūs arī jau pieminējāt, ja jūs kopā ar dombiedriem esat izveidojis Latgales mākslas un kultūras platformu MadLab, kuras mērķis ir veicināt laikmetīgās mākslas attīstību Latgalē. Un tāds jautājums man ir, vai būtu pareizi pieņemt, ka tas saskan arī ar tādu vēlmi veidot drošāku sabiedrību un iespējams arī dot savu pienesumu valsts aizsardzībai caur mākslu un šo te īpaši izveidot platformu? Jā, šī platforma izveidojos saicinot dombiedrus no dažādām valstīm. Mums ir biedrs, kas pašlaik ir žurnālists Japānā, Polijā, Latvijā un to tālāk ir kuratori. Un platforma tika izveidota, lai veidotu pieejamību laikmetīgai kultūrai, tāpat stiprinātu izglītību, stiprinātu interešu izglītību un tos uzdevumus, ar ko katram mums zināšanas ir, lai veidotu lielākas apmaiņas un tajā pašā laikā stostītu par to, kas notiek reģionā. Reģions ir tiešām mūsu uzsvars. Mēs nosadarbojamies ar lītām, ko veidojam gan projektus, gan veidojam tādus mākslas formas, nesam pilsētvidē, ko bija skaņu performances, arī fiziskas robežas jautājumā. Tāpat, ko mēs palīdzējām veidot dāvinājumu no Vīnes Britu institūcijas valsts mākslas darbs nonāca Rotko muzejā un tagad ir iekļauts kolekcijā. Mēs mēģinājām atbalstīt reģionu tajos jautājumos, kur mēs redzam, kur mēs varam, kur mūsu zināšanas ir ar tādu kapacitāti. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka reģions ir ļoti noslēgts, reģions nav tik vīsmēlīgs un atvērts, ko mums liktos, jo tajā pašā gan Rēzeknē, gan Daugavpilī, piemēram, es neredzu Ukrainas karogus nekur. Valsts institūcijas, kas tiek finansētas no valsts līdzekļiem, nespēja pacelt Ukrainas karogu, aizbildinoties ar to, ka viņam ir tikai viens karoga mosts. Es domāju, kultūras ministrija noteikti varētu piešķirt līdzekļus otra karoga mosta izvītošanai Daugavpilī. Mēs nerunāsim par iekļaujošu politiku. Mēs mēģinām konkurēt ar Lietuvu un Igauniju finanšu piesaistē un ekonomikas šajā te uzņēmumu izveidēs un tam līdzīgi, bet mēs nespējam. Dēļ tam, ka mēs nespējam pat uzlikt uz jūnija mēnesī, mēs LGBT kalrūgu nespējam uzlikt nekur. Un, kad ir lielai kompānijai, kas īt no demokrātiskākas valsts, ko ir Latvija, ir jāizvēlas, kur ir jāveidoja bizness un kur ir jāsauta darbinīki, viņi noteikti izvēlēsīs to, kur šīs lietas ir atvērtākas, kur jos ir daudz veiksmīgākas un kur mēs tiešām esam atvērti, mēs nesabeistamies no to, ka mēs nespējam pat Ukrainas karogu pacelt. Te ir liela problēma. Es uzskatu, ka pilsēta visa dzīvoja kaut kādā stresā, uztraukumā par to, ka viņi spēja izteikt savu viedokli. Mums ir pilna cenzūra. Un dēļ tam runāt pirmais par drošību ir jārunāt tad, kad mēs spējam necenzēt paši sevi. Jā, es sapratu jūsu domu. Man šķiet, ka mums veidojas ļoti interesanta diskusija, un es ticu, ka mēs vēl atgriezīsimies pie, kā jūs teicāt, cenzūras jautājuma, jo es ticu, ka mums te ir diezgan varbūt atšķirīgi viedokļi pārstāvēti, un, protams, jautājums par to, cik ļoti individs un jo īpaši mākslinieks var izpausties savā mākslā, ir arī ļoti cieši saistīts ar to, kā mēs sabiedrībā vispār jūtamies, un arī savā pilsētā, savā reģionā un tam līdzīgi. Bet arī par Kristīni mums arī jāparunā par teātri, par aktieriem, un jūs esat Daugavpils teātra aktrise. Esat daļa no daudziem iestudējumiem arī latgaliešu valodā. Jūs jau nedaudz arī sākumā ieskicējāt to savu redzējumu, bet, ja tā padziļinātāk runāt, kā jūs kopumā redzat aktieru lomu tajā, lai stiprinātu sabiedrību un valsts drošību, un kā tas izpaužas un var izpausties arī nākotnē? Es domāju, ka teātrim viena no tādām svarīgākajām lomām te ir integrācija, te ir sabiedrības integrācija,
teātris spēja dažādu tautu cilvēkus, tā kā pievērst noteiktam kaut kādam mērķim. Ar izrādēm, ar performancēm. Piemēram, mums bija vienu gadu izdūmota performance 9. maijā Daugavpilī pret tū gojiņi. Piekšņi aizmirsu krīvisku vordu pret tū mirušu pulku. Ja mēs lasījām dzejūli, tik bija daudz tū pozitīvu atsauksmi, ka tu redzi, ka ar katru godu aizvien mozok tajā 9. maijā īt, dēļ tam, ka izmirsti skolā jau vairs nav obligātā kortā joīt. Tas jau arī dūt kaut kādu tū savu lītu. Drusceņa izskicējot par tū pošu cenzūru, mūsim teātrī bija tāds skandalos izstudējums Pamiers. Noteikti visi redzējot ziņos, kā mēs tai atceļovamies, kā mēs tai kū. Tas bija režisora skatījums uz tū dūtū situāciju. I principā es priecājos, ka ni kultūras ministreja, ni dūmja, ni, teātra vadība neaizlīdza tū izrādi. Jei tika spālāta, vēl nav joprojām norakstieta, i vidūkļi pasaka cilvēks, vai es grib tū redzēt par tū tēmu Krīvējai Ukraina vai negrib. Bet lūdzu ir izspējas pieļaiti parodēt. To pateņ aktīri daudz pīsadolās visaidos taidos pasaukumus, kas ir atbalsta pasaukumi Ukrainai. Mēs braucam iz Reigu, mēs pīsadaļamies visaidos mīteņos. Ir jau tai, ka izsokam arī savu vidūkli. Režisori izsoka savu vidūkli caur izrādēm. Bet joprojām jūs sakat braucīt uz Reigu, bet Daugavpilī jums pie teātra ir Ukrainas karogs pacelts? Tagad nav, bet bija. Es nebija pacelts, mūsu teātrī ir ekrāni. Tur, kur paziņojam par izrādēm, tur bija. Bet mūsu teātris nebija pirmais, kas pacēļa. Tikai tad, kad kultūras ministrija lika, tad arī pacēļa. Bet mūsu aktīri bija sadaļie pirmajā mīteņā, kas bija, principā visos mīteņos ir pīsadaļiejuši, tā ka mēs nevaram sacīt, ka mūsēji neko nedara, kaut ko jau dara. Esam izstudējuši, Mardaņs ir ukraiņu autora lūgu. Ar tū Pamīru sagotāju, ka tas autors izrodījis bija Krīvejs, tā kā slavanotoši, vis kaut kā, tā sago vienkārši nebējam kortēgi papietieši, bet es priecājos par tū, ka natika cenzūra, itai cārtam nūstiņi kaidā gaļīņi. Bet ļova izstostiet režisoram to savu vīziju ir redzējumu tādā ziņā. Ligija, varbūt jums ir kāds komentārs par visām iepriekšējām sarunām, diskusijām arī par vārdu brīvību, cenzūru un drošību? Es domāju, ka tu neesi padzēvos Daugavpilī vai Rēzekņā, tā ir riktēgi, kad es gadus 5, 6, ka tu neesi padzēvos arī pīrūbežā, tā kā, vālams kaut kur Viļakas pusā. Tad tu nevari zinot, ko nozīmē izdzēvot, ka tev nav tīsēba izsacētīs. Un tas man ļoti patīk, ka cilvēki, kas dzēvoja Reigā, lielākoties, arī man ir to sacieši. Ko tad tu tie Latgalā savā dzēvojot esi izdarījusi? Un tad man ir tāds jautājums, ko jūs Reigas centrā dzēvojot esat izdarījuši, lai man būtu vieglāk? Vai jūs esat īkopuši mašanā, atbraukuši iz Taņi? Vai jūs esat ar plakātim beijuši? Tad, kad mēs bija protests pret to preču laišanu iz Krīveju, vai jūs esat savu Reigas centru izkopuši stovieši blakus Latgales cilvēkiem ar plakātu? Un tas man liekas ir tas vissvarīgākais. Un vēl viena lieta, ko es gribu pasakāt. Latgalā noteicēji esam mēs poši, jā, bet ir līdz, kuras mēs nevaram izdarāt bez citu pornovadnieku paļēdzības. Tad lūdzu esiet tik labi. Ja mēs prasam savu paļēdzību atbraucīt, nevis tikai visu laiku un uzdarbēties ar kaut kādu kritizēšanu. Ja man vajag, lai man uzastojas blokus, tad lūdzu izdara to. Es atsvainos, ka es tik varbūt skarbi. Nā, bet es gribu papildinot, piemēram, braucot kaut vai intervējām Latvijas televīzijā, vienmēr ir jautājums. Kā jūsim Daugavpilī, ja soktūs ībrukums, jūs laikam tankus bučotu ar neļķum skrītu? Nā, es strodoju skolā, gan Saulis skolā, gan Daugavpils ģimnāzijā. Tur ir tik patriotiski jaunīši, lielāko daļa ir sasastojuši zemesardzī. Jī zina, ka jī būs tajā pirmajā rindā, ja kaut kas notiek. Jī ir gatavi atbalstīt valsti. I tas mani priecēja vairāk, piemēram, nakai visi tī jautājumi, jūs skrīsit tankus bučot. Nā, naskrīsim, jaunīši točna naskrīsi nabučos. Man liekas, dzīvojot Latgalē, dzīvojot Preļu novadā, beivojot struktūras, studiju un spēt izdarīt to, ka
kuratori, galerijas un to tālāk atbrauc speciāli pie tevis no Ņujorkas, no Londonas, nāpstojūtīs Reigā un spēt parodēt reģionu, lai ko tas nebautu vai ko tas bautu, jo tā, kad tev jāparoda, kādam ir tai sava puse, tad ieraugi gan tos labos puses, gan tos arī sliktos. Un jo vairāk tu rodi, jo tu vairāk kaut ko veido skaidrāk. Jo man liekas, kad es uzskatu, ka man ir tiesības kritizēt, jo es dzīvoju savā valstī, es dzīvoju savā reģionā, un man ir tiesības kritizēt savu valsti. Un tos ir tiesības, kuras mums visiem ir, un ja kaut kas notiks, mēs tos tiesības varam pazaudēt. Jo ka šī gadi noteikti nebūs vienkārši. Bet, ja mēs romantizēsim savu reģionu un nespēsim pieņemt lēmumus, ja mums nebūs viedokļu līderu, ja mēs neizteiksim kritiku, tad tajā breidī, kad mums pazust iespēja kritizēt vai veidot, izteiktīs, pīdovot, īrūsinot, uzbūvēt, tad jau būs par vēlu. Labi, man ir provokatīvs vaicājums. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle 20 gadi. Par ko Rēzekne nav mākslas citadeļa Latgolā? Tas ir ļoti labs jautājums, uz ko es arī mēģināju atrast atbildi, jo es eju no šitā reģionā. Un ļoti interesanti, ka Rēzeknes pilsēta nav aizti atzinusi, ka ir tāda vīta, ko sauc. Bija ļoti interesanti, kad Pasaules bankas tikšanos ar Eiropas komisiju pagājušā gada jūnijā, man liekas, bija. Un kad Rēzekne uzskaitīja augstskolas, ja pat nenosauca Mākslas akadēmiju, es, protams, atgādināju par to, ka mums ir šādas lietas un filiālis. Lielākā problēma šeit Latgalē, ko visur ir tas, ka mums pietrūkst pirmkārt saprašanas to, ka izcelība augstākajā izglītībā būs primārais, kas attīstīs reģionu. Jo pašlaik reģions ar to nevar lepoties. Mums lielākā daļa mūsu spējīgo jaunīšu, ko es teicu, vai nu aizbrauc uz Reigu, vai nu nāpstojas Reigā aiziet studēt tālāk ārvalstīs. Mums ir milzīgs iztraukums līderu, kadru, profesionāļu, ļoti daudzos lītos. Un ja nav no pašvaldības nekādas intereses 20 gadu laikā veidot šo platformu un attīstīt skolu, tad, ja iespējams, arī var tikt slēgta. Jo tādas diskusijas arī notiek. Jo, ko es saku, šo gadu laikā nav bijis intereses no pašvaldības nekādā veidā atzīt. Nīdz to, ka ir vajadzīga šāda lieta, nīdz arī ir bijusi ļoti liels atbalsts no vietējās skupienas. Tas ir tāds, es esmu izteicis iepriekš Lakugai par savu viedokli. Es uzskatu, ka ir ļoti daudz nepareizu lietu, vispār par augstāku izglītību Latgalē. Mēs ejam pilnīgi kaut kādā asimetrijā no to, kas reģionam ir vajadzīgs, ko nozīmē augstākos izglītības reģionā nozīmē. Bez attīstītā spēcīga darba spēka reģions īt tikai un vienīgi uz leju. Un dēļ tam arī mums ir šī demografijas cipari, ka mēs nespējam noturēt cilvēkus. Bet pirmais ir tas, ka joprojām tie kvalitātes rodētāji ir satraucoši. Es negribu pārtraukt diskusiju, mums vienkārši nežēlīgi laiks skrien uz priekšu, un man šķiet tas, ko mēs arī varam secināt no šīs diskusijas, ka patiesībā jebkurš jautājums, kas ir saistīts ar drošību, valsts aizsardzību, ir ļoti cieši saistīts ar jebkuru citu dzīves jomu, kaut vai tā būtu augstākā izglītība vai demogrāfija un tam līdzīgi. Tas viss ir savstarpēji saistīts, un arī tas, ko jūs, Kristap, teicāt, arī varbūt par to atvērtību, ka ja mēs kā reģions, kā sabiedrība esam atvērtāki, varbūt mēs kļūstam stiprāki. Bet es arī vēlējos jums uz beigām jautāt un varbūt dzirdēt jūs domas par to, ka agrāk varbūt, jo īpaši pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, tiešām mākslinieki tika skatīti vairāk
kā tādi, kā jūs teicāt, Kristīna, tādi dvēseles ārsti un tiešām ļoti svarīgi cilvēki, kas vispār arī attīsta un veicina to izpratni par savu nacionālo identitāti, piederību kaut kādai konkrētai kultūra telpai. Un tagad mums jau sarunas vairāk ievirzās tā, ka mākslinieki arvien vairāk ir gatavi absolūti tiešā praktiskā veidā iestāties, piemēram, zemesardzē un palīdzēt kaut kādā tādā veidā aizsardzības spēkiem, kas mums ir Latvijā. Un tad turbūt mans tāds jautājums jums, kas pirmais vēlēsies atbildēt, tas ir par to, kā jūs izjūtat tieši personīgi tās pārmaiņas un kā jūs vispār vērtējat to virzienu un arī varbūt kolēģu vidū. Personīgi man ir tāda sajūta, ka es vairāk esmu piesaviersus pīdūdit arī valodu jautājumam. Jāgrok man bija vienalga, kādā valodā runot. Es varēju krīviski, angliski, vociski, jebkai. Bet tagad es aizvien vairāk tomēr pīdūmoju, vai mūsim nevajadzētu vairāk runot arī latgaliski, arī latviski, respektīvi bogotenot arī savu tā kā kultūras telpu. Un otras puses, man vienmēr fascinēja tī, es esmu domājis, es neesmu guvusi atbildi, par ko režisorus interesēja, piemēram, vardarbības tēma ir kari, kā taidi. Ņūļa mēs izstudējam Eiripīda Hekube, tur arī Hekuba, laikam būs pareizāk. Tur arī ir tas, ka tiek nūleidzināta Troja. Grīķi atbrauca vienkārši līlisku pilsētu nūleidzinoja, kā šī 10 gadi. Ir režisori izstudē izrādis par šo tēmu, un man vienmēr ir gribējis saprast, kas ir tas, kas jūs pīsaista, kas ir tas, kas pīsaista tēmā karš. Nāsu vēl pagaidām atbildīgi guvus uz to, bet droši vien es ceru, ka mums pēc Hekubis izstudējuma es jau būšu bogotoka šimā jautājumā. Es saprašu, par ko tīšām gribīs runot par tādu tēmu kā karš. Par to, ka no vienas puses karš arī attēra, ja? Bet verūtīs ko attēra arī. Vistap varbūt jūsu viedoklis. Jā, man tas vārds attēra, man jis uzreiz saistās ar angļu vārdu purify, ko lītava nacistisko vocija, kas man ļoti satrauc, dēļ es to vārdu kautrētos lītot, bet tas, kas mainos pašlaik noteikti, ir no sākuma, man liekas, ka cilvēkiem bija tāds notierpušo prota sindroms, ka visi skatījos kaut kur domāt, tagad to sāk domāt mazliet ilgtermiņā. Es ļoti ceru, ka, es nezinu, vai tas tagad attīstos, bet mēs ļoti daudz runājam par Latgales šo aizsardzības plānu, par vēl visu kaut ko, un joprojām tas, kad liela daļa Latgales pirmos aizsardzības līnijas jau sākās ap Kruspeli, joprojām tas mani satrauc. Mani satrauc manas ģimenes drošība, mani satrauc mana reģiona drošība, manas valsts drošība. Tad jautājums ir tāds, kādā veidā valsts institūcijas var vairāk vērst uzmanību uz to, ka mēs esam Eiropas Savienības orējo šeit robeža, un ko tas nozīmē, ka mēs neesam institucionāli piesaistīti tikai vienai pilsētai. Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, mēs joprojām esam vienas pilsētas valsts, un kultūras finansējums, tas nav Reigas kultūra kapitāls, tas ir Latvijas kultūra kapitāls. Un joprojām, man liekas, kad Latvijas Nacionālo mākslas muzeja direktora Moralēce ir paziņojis par savu došanos pensijā 2026. gadā, un man liekas, kad tī darbi, kas paliks šitodā laikā, ko mēs varam izdarīt, un interesanti, ka te mākslas muzeja kolekcijā, ja ir visas Latvijas dārgums, ja ir visas Latvijas, man liekas, būtu skaisti, ja Māra not ar tādu iniciatīvu, ka reģionos tiek atvērti, mums ir telpas, ir vītes, ir mazākas, lielākas pilsētas, kur tad šī Nacionālā mākslas muzeja kolekcija varētu ceļot pa reģioniem un tam līdzīgi. Ja mēs gribam runāt par drošību, tad mums jābūt, ka cilvēki nav pamesti. Mums nevar paņemt bezpalīdzības sajūta. Mēs dzīvojam, paņemot no reidīnes.
Ja mūs atstāja bezpalīdzīgus un visu paņem projām un tam līdzīgi, nav veidoja šo izklojumu kultūrai, dzīvei, cilvēcībai pa reģionu, arī Latgali un pa citiem reģioniem. Tad mēs nepaņemam vairs no Reidīnes. Ligija, varbūt kādi papildinājumi, komentāri? Es domāju, ka dēļ maņam ļoti svarīgi ir, protams, es šobrīd redzu, ka arī literatūras vide ir ļoti polarizējusies un tik saškaltā dažādu uzskatu, poļīcību vārdā, ka ir tagad, nekad nav bijusi. Patiesībā es neesmu redzējis pēdējos 5 gadus, ka mēs būtu tik saškalti, kad mēs esam šobrīd. Bet tas, kas man palīdz varbūt dzīvot, ir tā mana nacionāla apziņa. Es esmu Latvīte, es esmu Latgales Latvīte. Un man ir ļoti arī svarīgi tomēr atcerēties par cilvēkiem itā, saviem cilvēkiem. Un valoda ir viens no tiem rodētojiem, kas man veidoja manu identitāti, un man tas ir svarīgi. Jā, mēs varam runāt par kultūras mantojumu aizsardzību. Protams, tas viss ir svarīgi, bet viss svarīgākais ir cilvēku dzīvības. Ko darāt, lai tas nazvārs, kas tī ir austrumos, lai es nātītu pie mums. Un man liekas arī plēstīs kaut ko tī diskutēt. Vienkārši, man liekas, visbūtiskākais itamā brīdī ir būt pārliecinātiem, ka tas virziens, kurā mēs ejam kā valsts, kā reģions, kā inteligence, kā mākslinieki, ka mēs visi ejam vienā virzienī. Un mums nav laika varbūt arī ļoti tagad šķirot kaut kādas lietas. Vienkārši mums ir viens mērķis un mums jāzacīnās. Tas arī tā būtu. Tas ir ļoti labs arī nobeigums man šķiet šim raidījumam, ka mēs varam diskutēt un tās diskusijas ir nepieciešamas, bet lai mēs varam runāt, mums arī jāatrod kaut kādas varbūt kopīgas lietas, kas mūs tomēr saista, un tā ir noteikti arī mīlestība pret valsti, pret Latgali un pret savu dzimto vietu, un, protams, vieta ir arī kritikai un godīga viedokļa izteikšanai, kas arī mūs visus stiprina kā sabiedrību, un man šķiet, ka mūsu saruna arī pierādīja, ka mākslinieki un valsts aizsardzība nav divas atsevišķas pasaules, tie noteikti ir cieši saistīti elementi, un kā jau sākotnēji mēs runājām, māksla spēja pārliecinoši runāt un atbalstīt tur, kur varbūt kaut kādi politiskie paziņojumi šķiet pārāk sekli, un tad tas mums palīdz turēties, cerēt un būt pārliecinātiem par savu nākotni. Liels paldies viesiem Ligijai Purinašai, Kristapam Ansānam un Kristīnai Veinšteinai par nozīmīgām atziņām, un es ceru, ka šis ir tikai sākums svarīgām diskusijām. Mēs noteikti atklājām, ka mums ir ļoti daudz par ko diskutēt, kur atrast kaut kādus kopsaucējus, un es domāju, ka tas noteikti ir labi, ka mēs varam tā atnākt un par to runāt. Ar jums kopā biju arī es, raidījuma vadītāja Anžela Kiltinoviča. Tiekamies jau drīz. Palīdz vesels!